Tas veids, kā viņš mēģina par savu vēlētāju runāt, pārliecināt. Tas ir viņa vēlētājs. Šlesner kungam ir savs. Viņam pat patīk, ka viņu sauc par buldozeru, viņš pats sevi saraksta, viņš ir buldozers. Tas ir viņa stils. Tajā brīdī, kad viņš nāk, tad, es rēķinos, ka man studijā būs buldozers. Tad es attiecīgi ar viņu runāju. Un viņi var pārtraukt. Nav tā, ka viņi nevar pārtraukt. Es vienkārši pielāgojos viņam. Attiecībā par vērtību jautājumiem, un tas varētu drīzāk pieļaut kaut kādā brīdī kļūt aktuāls tādā radio kā jūs. Tur savukārt ir svarīgi saglabāt žurnālistisku neutralitāti. Jo vērtību jautājumi ir katra cilvēka sirdsapziņas jautājumi. Un tas, kas vienam ir sirdsapziņas jautājums šādi, tas citam ir otrādi. Jums ir skaidra vērtība jautājums abortu jautājumos. Bet ir viena cilvēka, tie, kas iestājas par abortiem, tiem arī tas ir vērtība jautājums. Un viņiem savu argumentāciju, kāpēc viņi iestājas par to, ka aborts ir jāļauj Latvijā. Līdz ar to tu nevari pret viņu izturēties kā pret nepareizu cilvēku. Es pret vērtību jautājumos ieņemu neitrālu pozīciju tajā brīdī, kad man jānāk diskusija. Tas bija gan Stambulas konvencija, gan sieviešu līdztiesības jautājumi, tā līdzīgas lietas ir seksuāla minoritāšu tematika. Tie ir tādi vērtību jautājumi. Jūs vienkārši pārstāvat konkrētas vērtības, tāpēc es pieļauju, ka jūsu gadījumā tāda diskusija šajās lietās mazāk iespējama. Man jau viņi ir neizpērkami studijā. Es ar to rēķinu. Tāpēc es saku, es tur saglabāju neutralitāti, lai gan, protams, man ir savs viedoklis. Bet man kādreiz ir jautājuši, un, protams, es zinu, ko par mani ir raksts sociālos, ka es esmu kristīgās vērtības savas un tam līdzīgi. Man nav problēmas sadzīvot ar šo, jo man liekas no tāda kristīgā viedokļa, ka Kristus vērtē cilvēku brīvību, sirdsapziņas brīvību, ka Kristum tā ir svarīga. Un ja Kristus vērtē otru cilvēku brīvību, tad kas esmu es, kad es viņu nevērtēju? Tāpēc es arī, es uzklausu.